Dzīve nav eksāmens. Tu vari mēģināt tik reizes, kamēr būsi apmierināta ar rezultātu. Tu drīksti pārdomāt, mainīt savu viedokli, savu lēmumu, kamēr tev patiks rezultāts. Piemēram, es nesen gribēju savā blogā atspoguļot, cik svarīgi ir iepazīt sevi, ja tu vēlies nesatraukties, ko par tevi padomās citi, kā tevi vērtēs un vēlies justies interesanta un vērtīga. Esmu uztaisījusi 3 video reels ar subtitriem, kur parādu ar savu piemēru, kā es to daru. Un man nepatika šī pieredze. Es pamēģināju, man nepatika, un vairāk es tā nedarīšu. Man nepatika veidot subtitrus, man nepatika piemeklēt bildes, un tas paņēma ļoti daudz laika. Bet tajā visā procesā ir 2 lietas, kas man tomēr patīk. Rakstīt tekstus, tas man ir viegli. Atklāsmes nāk pašas, vajag tikai paspēt pierakstīt. Un ierunāt tekstus man arī ļoti patīk. Un tagad vajag tikai paņemt šo pieredzi, padomāt, kā to pielietot, un tad atkal skatīties, vai man patīk. Un ja nepatiks, es meklēšu vēl, jo atceries, dzīve nav eksāmens. Mums māca, ka visiem video Instagram obligāti jābūt subtitriem, ka obligāti tam jābūt tādam un šādam, bet kāda starpība, ko man māca? Jo, ja man nepatīk process, es tik un tā apzināti vai neapzināti to visu iznīcināšu. Un tik un tā ilgtermiņā neko nedarīšu. Un vēl sodīšu sevi, ka citi taču var, bet es ne. Tāpēc jebkurā procesā svarīgi, lai man patīk, un tikai tur mani gaida veiksme un laime. Tieši tāpat ir attiecības. Kāpēc ilgtermiņā nestrādā šabloni, postulāti un citi noteikumi, kā ir jāuzvedās sievišķīgai sievietei un kā vīrišķīgam vīrietim? Jo, ja tev tas nepatīk, ja tas ir pret tavu dabu, pret tavu temperamentu, tu tik un tā neko no tā nedarīsi. Un plus pievienosies vainas sajūta, ka tu esi kaut kāda pusi sieviete. Oi, cik daudz es biju satikusi šādas sievietes. Man arī ir posts, kur es stāstu vienu no tiem stāstiem. Atstāšu te hashtagu. Es turos pa gabalu no tiem speciālistiem, kuri saka, ka labai sievai jābūt tādai, jādara tā, labam blogerim jābūt tādam un jādara tā. Ļoti svarīga prasme sataustīt savu, atrast savu ideālu recepti. Un tieši to mēs darām klubā par attiecībām. Katra dalībniece atrod savu ideālo attiecību recepti. Un tas ir ļoti interesants, iedvesmojošs un aizrautīgs process. Tāpēc katrā tikšanās reizē ir dziļas atklāsmes par sevi. Tāpēc meitenes raksta, ka klausās vairāk kārt vienu un to pašu podcastu. Ja arī tu vēlies dziļas atklāsmes, kas maina dzīvi, droši nāc uz klubu. Es neagitēju, nereklamēju, nepārliecinu. Tikai maigi stāstu, ka šis klubs ir, un ja tu jūti impulsi, tad tā ir arī tava drošā, mīļa un dvēseliski silta telpa, kur var runāt par attiecībām.